Jā, labdien! Mans vārds ir Līva Aleksejeva. Esmu Zvērnāta advokātu biroja BDLO vecākā juriste un arī kopš 2013. gada certificēta personas datu aizsardzības speciāliste. Šodien pastāstīšu, vai pareizāk sakot, sniegšu ieskatu lielo datu, jeb big data jautājumos. Un līdzīgi arī kā iepriekšējais runātājs, es gan vairāk par juridiskajiem aspektiem un mazāk par tehnoloģiskajiem. Tad, lai saprastu, par ko mēs šodien vispār runāsim un kas tad ir šie lielie dati un kāda ir to būtība, īsumā par tiem faktiski ir liela apjoma dažāda informācija, kas ir iegūta no dažādiem informācijas avotiem. Tie ir gan sociālie tīkli, mūsu profili, mūsu aktivitātes šajos sociālajos tīklos, gan internetā veiktie pirkumi, gan informācija no dažādām citām viedierīcēm, atrašanās vietas dati un tam līdzīgi. Runājot par lielajiem datiem, otrs kritērijs, par ko jārunā, ir ne tikai šīs informācijas veids un apjoms, bet arī veids, kādā mēs šo informāciju apstrādājam. Jo šo lielo datu apstrāde ir saistīta tieši ar dažādiem automatizētiem apstrādes mehānismiem, dažādām datorprogrammām, algoritmiem un tam līdzīgi, kuri tad attiecīgi ļauj mums arī šo milzīgo datu apjomu kaut kādā veidā sistematizēt un gala rezultātā iegūt noderīgu informāciju, kuru mēs varam izmantot, piemēram, saviem biznesa mērķiem. Kādēļ ir aktuāli runāt šobrīd par lielajiem datiem un datu aizsardzību? Pirmkārt, droši vien ir tādēļ, ka aizvien palielinās šo pieejamo datu apjoms. Tas ir saistīts gan ar dažādu tehnoloģiju attīstību, gan arī ar tā sauktā lietu interneta attīstību, par ko jau droši vien daudz no jums noklausījās kolēģa prezentāciju iepriekš. Tāpat arī, protams, neizbēgami saistībā ar visu šo tehnoloģiju attīstību un datu apstrādi būtisks ir apstākļis, ka šobrīd datus apstrādāt un ievākt ir kļuvis salīdzinoši daudz vieglāk un arī lētāk nekā tas vēl bija pirms dažiem gadiem. Un, attiecīgi arī visu šo faktoru un tehnoloģiju attīstība veicina to, ka arvien vairāk arī apzinās personas to, ka dati tas ir aktīvs, kuru ir iespējams izmantot biznesā. Līdz ar to, protams, no lielo datu izmantošanas ir arī dažādi labumi, kā piemēram dažādas inovācijas, pieejamāki, patērētājiem piemērotāki pakalpojumi. Tomēr neizbēgami arī šie lielie dati rada apdraudējumus personu privātumam un izaicinājumus personas datu aizsardzībā. Diemžēl piemērojamie normatīvi akti nekādas īpašas atvieglojumus lielo datu apstrādē nedod, pamatojoties uz to, ka varbūt kaut kādas prasības mums varētu būt grūtāk ievērot nekā tas ir ar mazāk apjoma datiem. Tomēr noteikti nevajadzētu mēģināt biznesa vārdā izvairīties no šo prasību ievērošanas, jo regula ar sodiem par datu aizsardzības pārkāpumiem ir visai dāsna, un šie sodi atkarībā arī no pārkāpuma rakstura var būt līdz pat 20 miljoniem eiro. Par sodiem noteikti vēl šodien vairākas reizes dzirdēsiet, jo tas, protams, regulas kontekstā ir viena no būtiskākajām pārmaiņām. Ja runājam par datu aizsardzību, tad īsumā par to, kas tad to regulē. Latvijā šobrīd tas pamata normatīvais akts vispārīgās prasības, kas nosaka, ir fizisko personu datu aizsardzības likums, kurā pārņemtas direktīvas normas. Un tad arī šobrīd tā liela aktualitāte, par ko arī šodien viss vairāk vai mazāk grozās, ir vispārīgā datu aizsardzības regula, kas šobrīd jau ir stājusies spēkā un piemērojama kļūs no 25. maija 2018. gada. Kā jau minēja daži iepriekšējie runātāji, regula gan saglabā tos esošā regulējuma principus un nekādu jaunu velosipēdu neizgudro. Tāpēc arī, ja šajā prezentācijā ir arī vairāk atsauces uz regulas normām, tad faktiski tomēr varam arī pieņemt, ka šie principi ir attiecināmi un piemērojami jau arī šobrīd. Kā jau minēju, stāstīšu vairāk par juridiskajiem aspektiem. Visu pastāstīt, diemžēl, nepietiek laika, tādēļ pastāstīšu par dažām atsevišķām niansēm, konkrēti vairāk par profilēšanu un automatizēto lēmumu pieņemšanu,
par datu minimizēšanas principu un par nolūka jeb apstrādes mērķi ierobežojumiem. Tad arī tās pat visam iziešu cauri. Sāksim ar profilēšanu. Ko mums nosaka regula? Regula nosaka, ka profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde un izmantošana nolūkā izvērtēt kaut kādus konkrētus ar fizisko personu saistītus personiskos aspektus. Regula profilēšanu kā tādu neaizliedz, to drīkst darīt, vienīgi ir jāievēro tad regulā ietvertie noteikumi un nosacījumi, kā piemēram attiecībā uz papildus informācijas sniegšanu datu subjektam. Saistībā ar profilēšanu gan arī jāmina otra nianse, kas ir automatizētā datu apstrāde, un proti konkrēti saistībā ar datu subjekta tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde. Piemēram, tas būtu gadījumos, ja kādi online aizdevuma izsniedzēji savāc šos datus, tos automātiskiem līdzekļiem apstrādā, paskatās no sociālajiem tīkliem, kāda ir bijusi šīs personas rīcība, kas viņam patīk, kāda satura ierakstus viņš ielaiko, kāda ir viņa pirkuma vēsture un citu pieejamo informāciju, un tikai ar elektroniskiem automatizētiem līdzekļiem tad tas gala lēmums tiktu pieņemts, vai viņam piešķirt šo aizdevumu vai nepiešķirt, tad šī persona noteikti varētu iebilst pret šādu lēmumu. Līdz ar to arī šādos gadījumos ir tomēr jādomā par to, kā nodrošināt to cilvēcisko faktoru un cilvēka blakus esamību šiem automatizētajiem procesiem. Nākamais punkts ir datu minimizēšana un nolūka ierobežojumi. Datu minimizēšana principā nozīmē to, ka datus mēs ievācam un apstrādājam tikai tik, cik mums tiešām ir nepieciešams mūsu noteiktajam apstrādes mērķim, jeb nolūkam. Ar lielajiem datiem tā specifika ir tāda, ka bieži vien tos datus mums gribas paturēt vairāk, jo tie dati ir tik daudz un tik pieejami, ka tas vienkārši ir tāds kārdinājums viņus paturēt ar domu, ka kādreiz noderēs. Normatīvie akti, diemžēl, šādu kādreiz noderēs pieeju neatbalsta, tādēļ tomēr būtu jāmeklē risinājumi arī tehnoloģiski, kā tomēr nodrošināt, ka mums tie dati lieki nestāv, vai arī mums tad ir jāspēj pamatot, kāpēc tie dati, kas mums ir nepieciešami šim mūsu apstrādes nolūkam. Pieminot apstrādes nolūku, tas pēc būtības ir tas mūsu galvenais mērķis, kāpēc tad mēs to visu darām, kāpēc mēs tos datus apstrādājam, kāpēc mums tas ir interesanti. Tas var būt, piemēram, tā pati kredītrisku izvērtēšana, apdrošināšanas prēmiju apmēra noteikšana, pircēju paradumu izvērtēšana, kaut kādi mārketinga pētījumi un tam līdzīgi. Ar lielajiem datiem varētu veidoties arī tāda situācija, ka tā kā viņu ir daudz un tie algoritmi, ar kuriem viņus var apstrādāt, ir dažādi, tad arī faktiski var veidoties situācija, ka apstrādes gaitā mēs secinām, ka šos datus ir iespējams izmantot un atrast ar tiem kaut kādas korelācijas, kas mums ļautos izmantot vēl kaut kādiem citiem mērķiem, nekā mēs sākotnēji esam paredzējuši. Vai mēs to drīkstam darīt? Regula neaizliedz pavisam datu apstrādi citiem mērķiem nekā sākotnēji paredzēts, bet regula nosaka, ka šim mūsu jaunajam mērķim ir jābūt saderīgam ar tos mūsu sākotnējo apstrādes mērķi. Piemēram, ja mums ir kāda vietne vai aplikācija, kas ir domāta priekš socializēšanās, kaut kādi sociālie portāli un tam līdzīgi, bet vienā skaistā dienā mēs izdomājam, ka mēs varētu sākt arī kreditēt patērētājus, ka tā tāda forša lieta, un mums arī tik forši ir pieejama visa informācija par viņiem. Mēs redzam visus datus, kas par viņiem ir pieejami šajā sociālajā portālā, ar ko viņi tur ir dalījušies, kādas ierakstus viņi ir nolaikojuši. Un mēs mēģinam šos datus arī kaut kā izmantot, lai kaut kādā veidā analizētu arī viņu kredītrisku. Līdz ar to šis mērķis īsti nav saistīts ar to sākotnējo, proti sociālā portāla izveidošanu, tad šī apstrāde nebūs uzskatāma par saderīgu.
Un attiecīgi tā kā jebkurai apstrādē kaut kādam mērķim ir vajadzīgs arī tiesiskais pamats, praksē bieži tiek izmantota datu subjekta piekrišana, tad tiklīdz mēs konstatējam, ka mums šis jaunais mērķis ir radies, mums ir jāmēģina meklēt tā datu subjekta piekrišana, jo pēc normatīvajiem aktiem datu subjekta piekrišanai ir jābūt apzinātai un informētai, kas ietver arī to, ka datu subjektam ir zināma šī informācija par to, kāpēc mēs viņa datus apstrādāsim, kāds ir tas apstrādes mērķis. Tehnoloģiski, piemēram, tur var būt dažādi varianti, kā to risināt. Ja mēs runājam par kaut kādām aplikācijām, tad tie var būt arī kaut kādi reālā laika paziņojumi. Tiklīdz varbūt aplikācijā tiek izvēlēts tas process vai jaunais pakalpojums, kur datu subjekts sāk lietot, un ja šis pakalpojums prasa kaut kādu jaunu datu apstrādi, tas varētu būt, piemēram, kaut kāds jauns iznirstošais loks, kurš tad arī pasaka, ka tam ir nepieciešami tādi un tādi dati, ka mēs viņus apstrādāsim tādam mērķim, un tad jādod datu subjektam iespēja piekrist šai datu apstrādei. Jā, kā jau teicu, visu šodien nav iespējams pastāstīt, bet tad varbūt arī, lai apkopotu kaut kādā veidā to, kas ir izskanējis, un tādu kopsavilkumu iedotu, kam tad būtu jāpievērš uzmanība. Tā pirmkārt būtu kaut kādu iekšējo procesu un procedūru izstrāde, piemēram, attiecībā uz to, kā tad mēs tos datus apstrādājam, kādi mums viņi ir, kas viņiem piekļūst, kurā brīdī šīs personas viņiem piekļūst, un kā mēs informējam datu subjektus. Arī informācijas sniegšana datu subjektiem pati par sevi ir atsevišķs temats, jo tur arī tad varam domāt par to, kā mums iekļaut attiecīgas detalizētas noteikumus, piemēram, mūsu privātuma politikās vai līgumos, kas tiek noslēgti ar datu subjektu. Un turklāt jāņem vērā, ka šeit informācijai ir jābūt izteiktai tādā vienkāršā, skaidrā, saprotamā valodā. Regulāri mudina pārziņus izmantot dažādas vizualizācijas metodes, lai vēl vairāk nāktu pretī tiem datu subjektiem un padarītu šo visu procesu viņiem saprotamāku. Tāpat arī apstrādājot arī lielos datus, var arī domāt par datu anonimizēšanu, jo nevienmēr mums ir nepieciešams zināt konkrēti, uz ko šie dati attiecās. Piemēram, varbūt mums dati ir nepieciešami tikai kaut kādiem statistiskiem vai tirgus pētījumu mērķiem, kur nav svarīgi, vai tie attiecas uz Annu vai Pēteru, jo mēs nevērtējam konkrēti Annas vai Pētera kredītrisku. Ja tas mums ir nepieciešams tikai vispārīgai statistikai, tad mums varbūt arī nav svarīgi saglabāt šos personas datus. Pie anonimizēšanas gan jāņem vērā, ka anonimizēšana tas ir gadījums, kad šie dati ir padarīti tik tālu noslēpti, ka viņi ir uzskatāmi par tādiem, kas vairs neatiecas uz identificētu vai identificējumu fizisku personu. Un šo anonimizāciju nevajadzētu jaukt ar pseidonimizāciju, jo pseidonimizācija savukārt nozīmē to, ka jā, mēs tos datus esam kaut kā nošifrējuši, bet vienlaikus mums ir blakus otra datu kopa, kas mums saliekot kopā ar to pirmo, ļauj atkal šo datu subjektu identificēt. Anonīmu datu gadījumā tā tas nedrīkstētu būt. Tad arī vajadzētu domāt par datu aizsardzību pēc noklusējuma, pēc šī regulas ieviestā principa ieviešanu. Pēc būtības datu aizsardzība pēc noklusējuma tas nozīmē to, ka mēs nevis sākam apstrādāt datus un tad domājam, kā tos pasargāt, bet esam padomājuši par to, kā tad mēs viņus sargāsim, pirms mēs viņus apstrādājam. Tā ir arī tā pati pseidonimizācija, arī datu minimizēšanas princips. Tie var būt arī, piemēram, dažādi iestatījumi aplikācijās, kur faktiski default settingiem vajadzētu būt tādiem, kas paredz to datu aizsardzību lielāku, un tad attiecīgi datu subjektam ir tiesības ieklikšķināt un izdarīt izvēles, ja viņš piekrīt kaut kādu datu lielākai izpaušanai. Arī 2 punkti no regulas, par ko arī derētu padomāt. Tas, protams, ir vērtējuma jautājums un nav teikt, ka tas attieksies uz visiem arī lielo datu apstrādātājiem. Tas ir novērtējums par ietekmes datu aizsardzību un personas datu aizsardzības speciālistu iecelšana. Regula kā viena no gadījumiem, ka šis novērtējums par
ietekmi uz datu aizsardzību ir jāveic, nosaka gadījumu, kad apstrāde, īpaši izmantojot jaunās tehnoloģijas un ņemot vērā šīs apstrādes apjomu un raksturu, ka tā var radīt augstus riskus datu subjektu tiesībām un brīvībām. Un tad, attiecīgi, tā kā arī lielo datu apstrāde tieši bieži ir saistīta ar dažādām jaunajām tehnoloģijām, tad tas iespējams varētu būt viens no gadījumiem, kad šis nosacījums būs piemērojams. Un tāpat arī ar datu aizsardzības speciālista iecelšanu. Bet, kā jau minēju, tad šie punkti ir tāds vērtējuma jautājums, ko būtu jāizvērtē arī katrā konkrētā gadījumā. Un, ja mums ir kaut kādas šaubas, tad to visu arī ieteicams ir dokumentēt, ka mēs to esam izvērtējuši un ka mēs esam izsvēruši arī šīs datu subjekta tiesības. Līdz ar to, protams, ja notiek kaut kāda datu apstrāde vai ir kaut kādas šaubas, tad ir vērts apspriesties gan ar cilvēkiem, kas to zina no juridiskās puses, gan no tehnoloģiskās, jo arī visu šo te apstākļu uzskaitīto ieviešana ir tāds tehnoloģiju un juridiskā darba kopdarbs. Tas arī īsumā par lielajiem datiem. Paldies par uzmanību. Paldies. Jautājumi? Paldies. Man ir tāds jautājums. Par to informēšanu. Tur ir tā prasība informēt datu subjektu par to automatizēto datu apstrādi. Cik ir zināms, teiksim, es tā saprotu no tās regulas, ka ir jāinformē par tiem algoritmiem, kā tiek automatizēti pieņems tas lēmums. Bet, ja mēs skatāmies arī atpakaļ tajā pašā fintechā, visi tie algoritmi ir komerc noslēpums. Kas notiks šajā situācijā? Tur neviens uzņēmums negribēs atklāt to algoritmu, jo tur ir tā uzņēmuma pamatvērtība tajā algoritmā. Principā mums datu subjektam nav arī jāatklāj tie konkrētie mūsu apstrādes mehānismi un visi algoritmi, kas tiešām arī ir komercnoslēpums. Jā. Neatceros, kurā apsvērumā, bet regula arī runā par to informācijas izpaušanu, ko ir tiesības tomēr saglabāt, ja tā ir kaut kāds intelektuālais īpašums citas personas. Būtiskākais ir informēt nevis tur uzrakstīt bināro kodu algoritmam, datu subjektam, bet informēt par to apstrādes loģiku. Un, attiecīgi, ja mēs zinām, kādam mērķim mums tā apstrāde ir vajadzīga, ja mēs paši sev esam noformulējuši to loģiku, tad mums būtu jāmāk arī to pastāstīt datu subjektam. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Man ir jautājums. Kā ir ar publisko pieejamo informāciju? Jūs minējāt, ka Facebook profilu, teiksim, atskatās nevar izmantot, lai novērtētu kredītu skorīgu konkrētam klientam. Bet, ja es nesaglabāju tā Facebook profilu, atskatās sev uz datora vai uzņēmums nedara, bet viņi publiski skatās informāciju, viņi taču ir pieejami, un kāpēc mēs nevarētu izmantot šādu informāciju. Vienalga, vai tas ir būt personāla atlase vai kaut kāds kredīti izsniegums. Principā ir tā, ka ne tikai darbības, kas ietver datu saglabāšanu, ir uzskatāmas par apstrādi. Viss, ko mēs darām ar datiem, ir uzskatāms par datu apstrādi. Arī, ja mēs to tikai paskatāmies un izmantojam kaut kādiem saviem mērķiem, tad mums vienalga ir jāievēro šīs datu aizsardzības prasības. Jo mēs esam šo informāciju izmantojuši, lai arī viņa ir publiski pieejama, jā, bet mēs viņu esam izmantojuši tam savam mērķim, piemēram, tai kredītriska vērtēšanai. Principā tas būtu pārkāpums regulas. Tas būtu pārkāpums, ja netiek ievēroti regulas noteikumi. Es varbūt mums arī papildināšu. Cik saprotu, tas jautājums vairāk iet runa par to, ka mēs publiski paskatāmies un tad tos datus izmantojam. Rupsakot, jūs vairāk, cik saprotu, stāsta par to, ka tie dati tomēr kaut kādā veidā nonāk pie mums. Es nezinu, mēs nokopējuši to vārdu uzvārdu no Facebook vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Cik saprotu, jautājums vairāk bija par to, ka mēs tos datus vienkārši apskatāmies, viņi stāv Facebookā, viņi ir visur publiski pieejami, mums viņi nekur nav reģistrēti. Mēs vienkārši viņu esam izvērtējuši, nezinu, ar acīm. Tad, kā jāskatās no faktiskajiem līdzekļiem, kāds lēmums attiecībā uz datu subjektu ir ticis pieņemts, vai tas ir uzskatāms arī par
par automatizēti pieņemtu lēmumu. Ja es sēžu mājās un paskatos šo te profilu kaut kādām savām personiskām vajadzībām, tad nē, šīs datu aizsardzības normas nav piemērojams, jo tās nepiemēro personiskām un mājsaimniecību vajadzībām. Bet, ja es to pēc tam informāciju izmantoju kaut kādā veidā biznesā, tad normas ir piemērojams, jā. Un pēdējais jautājums. Šajā gadījumā iegūstot datus publiskajā vidē, ko pats datu subjekts ir ievietojis. Protams, pastāv tehnoloģiskas iespējas izveidot automatizētu sistēmu, kuras momentāli pāris sekundžu laikā spēj pārmeklēt visus pieejamos publiskos, teiksim, tīmekļa vietnes un pārbaudīt šo datu kopumu un pieņemt kaut kādu lēmumu. Ja mēs runājam par šajā gadījumā kaut kādu izvērtēšanu, teiksim, CV izvērtēšanu. Mēs pie CV darba sludinājumu pieņemšanas piezīmējam, ka mēs pārbaudīsim jūsu personas datus, kurus varēsim iegūt publiskajā vidē no šādiem un tādiem resursiem. Tad mēs drīkstētu arī izmantot automātiskās sistēmās publiski pieejamu datu analīzi jaunā darbinieka profilēšanai, vai ne? Te ir arī jāskatās kontekstā ar to, kāds tad ir tas apstrādes pamats. Ja tā ir datu subjekta piekrišana, tad tā piekrišana, kā es minēju, ir jābūt informētai un apzinātai, kas nozīmē, ka datu subjekts arī zina konkrēti, kādus viņa visus datus mēs apstrādājam. Šādā gadījumā mēs konkrēti viņam neesam pateikuši, ko mēs un kādam mērķim apstrādāsim. Okay, paldies. Vispār interesējušie jautājumi droši griežaties pie Līvas pārtraukumos. Viņi vēl būs šeit visu dienu, visticamāk, un droši uzdodiet. Līva, pagaidi, neskrien prom. Paldies.